Nu, lūk, tad ir iznākuši jauni produkti, ir iznākusi jauna operētāja sistēma Windows 8, un līdz ar to ir parādījusies iespēja strādāt ar daudz dažādām ierīcēm. Teiksim, mēs pastamies šeit, standarta portatīvais dators, kā mēs skatāmies laptops kā laptops, ņemam, strādājam, bet ir viena interesanta iezīme. Mēs varam strādāt ar šo skārienu ekrānu. Un būtībā šādas ierīces jau ir pieejamas tirgu, un viņas tātad apvieno gan šo iespēju strādāt ar peli un klaviatūru, gan iespēju strādāt ar skārienu jūtīgu virsmu. Tātad mēs pavisam ērti varam pārvietoties starp šīm aplikācijām. Mēs varam tātad norādīt, ko mēs gribam un tam līdzīgi. Un šādā veidā mēs varam strādāt ar praktiski jebkuru ierīci, kurā ir šis skārienu ekrāns. Kas ir interesants, tad parādās jauna iezīme, jaunas tendences, kā piemēram šādas ierīces, kuras arī ir kā šo skārienu jūtīgo ekrānu sensoru, bet viņas tātad ir interesanti, ka viņas var atdalīt. Viņas tātad parādās, ka tas ir divas ierīces, un mēs varam strādāt, šeit tātad strādājam ofisā, rakstam dokumentus, gatavojam tur skolai darbus vai ko tam līdzīgu, un tātad mēs varam vienlaicīgi baudīt, teiksim, tur spēlītas spēlēt, ja, tur pārlūkot internetā kādas lapas, un mēs tātad ņemam viņu līdzi, strādājam, ja, mēs tātad pavisam ērti varam, teiksim, izmantot viņu kā divu vienā. Šis ir viens modelīts, piemēram, un šeit tātad ir vēl viens līdzīgs arī šis Samsung, šis Asus, un arī šeit tātad mēs varam turpināt strādāt ar klaviatūru, un vienlaicīgi mums ir pieejama. Vienlaicīgi mēs strādājam arī ar planšeti, ja, un teiksim, mēs ļoti ērtā veidā varam izvēlēties sev piemērotāko ierīci. Kas ir interesanti par Windows 8, tad šeit mēs varam darīt tā, ka mēs strādājam gan šajā jaunajā starta vidē, gan standarta darba virsmā. Standarta darba virsmā mēs veicam visas darbības kā līdz šim, tas nemainās. Un kas mainās, mēs šeit iegūstam jaunas programmas no šīs vietnes, ko sauc par Store. Un Store ir vieta, kur mēs iegūstam aplikācijas, programmas, instalējam viņas tur gan maksas, gan bezmaksas. Ļoti daudz ir atrodams bezmaksas, ko tieši tur cilvēki noteikti arī ļoti novērtēs. Un tātad šādā veidā mēs darbojamies.